Čau visiem! Pastāstīšu par saviem pāris braucieniem, kas uzsēdināja man šogad tā īsti uz Pērnavas upes viļņa baigi pamatīgi. Tur sākumā es braukāju turieni tīri ar ziemas fīderīti un tad ar balansieru asarīšu ķert arī gan viens, gan otrs ļoti rezultatīvi. Un kad ķēru asars tīri mērķtiecīgi mazo balansieru 4 cm, trāpījās zandartiņi, un paziņas tur baigi veiksmīgs zandarts ķēra. Tad es izdomāju, ka man arī vajag noteikti aizbraukt speciāli zandartos. Nebija tur nekad braucis speciāli zandartos. Tāpēc sariktēju jaunu makšķerīti, Lucky John Perčik 63 ar ziemas multiplikātoru spolīti, Maiko arī Lucky John. 25 aukla, tad es paņēmu kaut kādas vibus, paņēmu kaut kādas balansierus līdzi. Vibiem nekad nebija strādājis un devos ceļā. Tas rezultāts pirmā reizē jau man likās, ka baigi labs. Pēc tam es sapratu, ka patiesībā tas nekāds labais rezultāts nav, bet tas sākums jau bija izcils. Pirmā āliņģī copīte, otrā āliņģī vēl viena copīte, trešā āliņģī burkš, šitāds te 42-nieks. Tikko šito palaidu vaļā, laižu lejā makšķerīt 3 reizes uzrauju. Vēl viens paņēma, bet tas kaut kādu iemeslu pēc nodila. Tu liekas, kur es atbraucu? Katrā āliņģī copis. Paradīze kaut kādu uz zemes virsmas. Varbūt tālāk nemaz tik labi negāja, bet katrā gadījumā tas, ja kaut ko mācīt, priekš mācīšanās, priekš kā jauna apgūšanas, tas ir pats labākais, kas var būt, kad tu sāc un tev uzreiz jau no pirmajiem āliņģiem ir copis. Tu saproti, kas ir kas. Es sāku ar vibu, bet es jau pēc pirmā āliņa sapratu, ka es viņu nemāku kustināt, es pārgāju uz balansieru. Uz balansieru 5 cm balansieris, pēc tam pārgājis bišķi lielāk, jo tad straumīti it kā nebija nekāda lielā. Iepriekšējās dienās bija lielāka strauma bijusi, tāpēc arī copa bija aktīvāka večiem. Protams, ka tas ir uz vibiem. Es staigāju balansieru, copju daudz, ļoti daudz copju. Mazie zandartiņi, asarīši, kā reku ir redzams arī vimbas gan aiz pakaļas, gan normāli trīsžuburs mutē, ja padauza vēl lielāk pa 5 cm vimba mutē neņēma asti. Bet ja strauma kaut kādā brīdī nebija, es liku arī 4, 45 un 45 mm māneka, balansierīti, un ar to jādauz pa grunti, gandrīz tā kā spāri. Gan zandarts, asars un vimba, tad balansiera asti, ceļša sarkana asti ķer mutē un sēžās virsū ļoti labi. Ja tajā brīdī tur apkārt ir mēra vimbas, tad tas notiekās ļoti labi. Vietējie pamatā ķer tādu mūsu tik ļoti nonievāto spāri, vimbai, asarim un arī zandartam ļoti, ļoti efektīvs rīks. Un tāds cemerēšanas procents ir salīdzinoši maziņš. Tas pirmais rajons bija viss tāds sākumam visinteresantākais, teiksim, pirmā stunda. Pēc tam to rajonu apķēru un jau bija aptuveni kaut kādas sajēgas radusies par to, ka zandartiņi un asari arī nav pašā dziļākajā, pašā te gultnē, bet tā kā biki piespiedušies kreisam krastam uz pacēlumu. Ja pamat gultni kaut kādu man rādīja iehalots 5,5, tad šitās vislielākā aktivitāte bija kaut kur 5,1, 4,9 jau mazāk, bet kaut kur 5,1, 5,2 dziļums, tātad kantītes apakš. Pats kantīte, tur bija visvairāk copis. Tad bija viens brīdis, kad es cītīgi sāku staigāt, meklēt, kur vispār varētu vēl kaut kas parādīties. Sapratu, ka asarīts ir daudz tieši uz šitām baltā ledus pleķiem. Ir caurspēlējums sniegs jau bija nodzīts. Šajā dienā bija ledus piesalstošs lietas laika nāca. Un tad zem tiem baltajiem pleķiem bija vairāk asarīšu. Zandartiņš varēja atrast arī citā vietā, bet asarīšu izteikti bija zem baltajiem pleķiem. Mainot mānekļus, sapratu, ka tajā dienā var mierīgi pastrādāt ar šitādu te 5 cm košu. Vajadzēja košu, visu mānekli, un pa šito balansieru sitienu un tukšo copju un arī zivis uz viņu ēda daudz labāk. Un tad es praktiski ar šito balansieru arī
lielāko dienas daļu nostaigāju. Asarīši, vimbiņas, šitādi te mazie brīnumbērni, bet, copis process bija. Tas, ka tu sēdi apsalsti un tev jaka veidojas gan īsti kā bruņuvēs, tu viss ej un grabi, jo tu viss sasalsti. Visas mantas sasalst, jaunās polītes sasalo, viss tā, bet to tu nejūti, jo kostīms lietas cauri nelaiž, viņš paspēja arī sasalt uzreiz tas lietas. Tā, kad varēja vienkārši staigāt un baudīt copi. Es saprotu, ka daudziem var liekas, ka šitie mikrobi mazi, bet ķer un laid vaļā, tu 5 metri dziļums, nekas tam asarītim un zanītim nenotiks, bet interesanti ļoti, tas tāds mācību process baigi interesants. Makšķerīte jaunā strādā ļoti labi. Man ļoti patīk. Priekš asara, priekš šitādiem visādiem žanīšiem, var teikt līdz kilo zivī. Ja normāli saregulēs poli, var strādāt arī ar lielākām zivīm, bez problēma. Tā, protams, nav tīrā zandarta makšķera. Priekš tīrā zandarta tādi ceļš, kur lielais var paņemt, būs pa mīkstu. Bet tāds te kā universālais priekš balansiera no 10 gramiem, praktiski no 10 līdz 25 gramiem, testā šitā makšķerīte strādā ļoti labi. Ļoti labi jau redzēt, ka ar šitam ir laikam, ja nemaldos, grami kaut kādi 10, 12 grami balansierītes. Arī izspēlē redz katru copīti, katru pasitienu uz augšu. Pēc tam es tajā dienā vairāk ķēru ar šito te, un pēc tam uzliku pa 36 gramu balansieri. Un arī nekas. Tāpēc, teiksim, šitā makšķera tāda priekš Pērnavas upes, priekš Pēpusa, priekš ezeriem, kur ir daudz jātina, kur liela dziļumi, kur jātina augšā. Es domāju, ka arī priekš tās spāras, ne, bet priekš Leišu, Velna, Baldas arī ļoti labi der. Katrā gadījumā tāds interesants. Un kopsalikumā ar šitādu spolīti ir ļoti labs komplekts. Man tāds ir pirmais, tāpēc es tā varbūt vairāk uz viņu akcentējos, bet ir ļoti ok. Jā, un kas dīvainākais visā tajā procesā likās, ka šitāds te mazais, viņš ieķerās uz pakaļajā āķa, bet viņš ar sitienu pauzē. Nav tā, kā es viņu rāvienā būtu aizcirtis. Bet viņš pirms tam bakstīja, un tad tāds riktīgs tesiens pa mānekli, un viņš šitā te ir uzbāzies. Viņš acīm redzot, varbūt cits ņēma, varbūt bakstīja ar mālu kaut kā, bet katrā gadījumā šitādi bija diezgan daudz tajā dienā, kad viņš it kā ar visu copi pauzītē un aizķercēs kaut kurienes. Jā, un mazie ašuki arī. Ašuki ķēra to balansierim, sēdās uz trīsžuburīša virsū, un vēlāk redzēsiet, ka jo lielāks balansieris, jo tas asarīts agresīvāks paliek. Tas ir tas stāsts šajā gadījumā par to, ka nevienmēr asarītim vajag maksimāli mazu to mānekli. To jau es Pēpusā skatījos. Tā brīd, ka tas, ka viņi ir maziņi, nevienmēr ir labi. Ir kaut kur slēgtie ūdeņi, kur jā, bet tā, principā, te balansieris ar to ļoti labi parāda. Un, sitienu asarītim ir daudz kur, bet tas izmērs es tajā dienā, laikam, nezinu, vai kāds 200 gramu asars vispār bija vai nebija. Un te šīs dienas pirmais un bēdīgais, un vienlaicīgi pirmais svaršais un pirmais bēdīgais gadījums. Es izsteigāju, un kolēģis bija līdzi, es izsteigāju līdz viņam, saiemetu makšķerīti ragavās, eju šļūcu, un ragavās makšķerītei spica iekrita starp kameras statīva kājām, un es ārā ņemot, tā kā bišķi, jūtu, ka tā kā jocīgi, bet pastos it kā nekas nav, un piecērtot šitādu smukulīti 52 centimetri, man kātiņš sadalījās. Mans jaunais smukais kātiņš, pa kur es tā fanoju, vienkārši nolūzas, pat ne tajā līmējuma vietā, kur varētu domāt, ka kaut kāds brāļs, bet tieši tur, kur es viņu biju iespiedzis.
pusceļā līdz tam līmējumam. Neko. Prieks par pirmo 52, viss forši tur, ļoti patikās viss. Bet, makšķerītis nav, ko darīt, jālauž nost. Jālauž nost līdz pirmam riņķim un jāturpina makšķerēt. Ko tu mēs tāpēc nemakšķerēsim, vai ka nolavus gals? Noteikti ne, var arī ar roku raustīt, ja kas. Strupulītis strādāja itin labi. Sākumā domā, kā es ieraudzīšu copi. Bet, redzi, tas ir grafīts tomēr, un aukli pietiekoši resna, un tas jau, tu pat asarīšu bakstījienu, tu vairāk redzi pēc auklis. Un tad, kad zandartiņš ņem, tad to tu redzi ļoti labi. Asarīts pasit uz augšu, un tad tur aukli palēkā, un to tu ļoti labi redzi. Pie tam, ka traumas nebija tajā dienā, nekādas prātīgās. Tāpēc ar to strupulīti varēja mierīgi staigāt. Jo, kaut kāds pāris stundas man nācās ar viņu nostapēt. Varianti jau nav. Šitā te mazie pruseki, viņš daudza to pa to balansieru. Baksta, vienā brīdī atkal pauzē. Tad es zinu, ka tajā dienā viņam gribējās garas pauzes. Garā pauze, tad sitiens, hopā, un šitā te viņš ir virsū. Nesaprotu, vai viņš piespiež ar zodu vai kā, bet, tādas viņš bija tās copis. Mazie plēsēji, protams, kad, ja nebūtu cerības uz lieliem, pa vidu normāliem zandartiem, tad, protams, ka tikai braukt tos mazos ganīt nebūtu interesants. Bet, pirmā reizē tā atbraucat bija interesanti, bet arī jau, tos pirmos, kamēr tu tur 6-7 noķer. Pēc tam jau tie sajūtas jau lielā piesitienu, un tad gribās to lielo. Protams, ka gribās tā kā to lielo, ēdamo sauks, teiksim tā. Bet, mazais viņš vismaz neļauj garlaikoties, neļauj aizmigt tur. Tad es vienā mirklī palaidu nodilu man ļoti smugs zandarts sāliņģī, pusceļā precīzāk, uzliku lielāku balansieru, jo likās, ka kaut kā tā kā prasās. Un uz tos 7 cm 36 grami šitam balansierim Baltika Lucky. Un sāka asarīši sist daudz agresīvāk. Asarīši sāka sist un ķepties daudz agresīvāk nekā uz 5 cm balansieru. Tur vairs piebilst nebija ko. Tā mana mīļotā kamera bišķīt nogļakoja, lielo nevarēja vilkt ārā un GoPro nogļakoja. Otru dabūja vēl vienu 52. Tā, kad diena beidzās visnotaļ ar smuku rezultātu, 2 smuki zandarti, savu strupulīti un uz šito te uz lielo zils ar sudrabu balansīri. Un te var redzēt kāda jaka un kāda mēs bijām tur apsaluši tajā dienā. Palūdzu Igauniem parādīt, uz ko viņš tik veiksmīgi ķēra vimbas. Bija viņam arī zandartiņi, tiesa mēra nē, bet zandartiņi un asari bija daudz un vimbas. Vimbas izteikti liels, skaistas. Un viņš parādīja, tā ir liela spāre. Tāda no 18 līdz 25 gramu spāre. Virs tās slīdošs viens neliels strīžubrīts ar ļoti košu pērlīti. To viņš smērēja ar kaut kādu traperu, to zivju atraktoru, plēsīgo zivju. Tad es saku, ka tā viss ļoti labi viņam strādā. Tur lielākā daļa vietējā tā ķer. Mašīna mums bija kāda apsalusi, viss spēr par ratu un viss plēsā. Domā, ka jābrauc 200 km un tad nevar saprast, cik lēni brauksim. Bet bija beigās viss kārtība. Pagāja 2 dienas. 2 dienas, protams, ka miera nebija. Pēc pirmā diena beidzās ar 14 zandartiņiem, no tiem 2, tad 2 52. Un tad, protams, ka miera nebija. Plus vēl paziņas sastāstīja, kad viņi tur nevis pašā Pērnavā, bet nedaudz augstāk dažus kilometrus, tur pie Rejas upes, tur ir rupjie. Protams, ka mēs vesela kompānija, pēc 2 dienām bijām atkal pie upes. Es jau biju vēl tumsiņā, bet, ledus labs, tur viss ir labi, tad es āliņģi vecie seorti, lietas slīst visas 200 km uz turieni. Tāpēc es tādā, krēslā paņēmu ehalotu, paņēmu urbi un gāju vienkārši pastīties, kas ar dziļumiem. Nostaigāju metrus, droši vien kādus 300, 400, kaut kāds 40 āliņģus vecos, gan tiesa jaunus, tur mazurbu nebija aizsals. Pārbaudīju, šokēja tas, ka vienā vietā ir atrada 4 metrus. Pārējais viss 3,5, pa pašu vidu. 3,5, 3,7, 3,8. Lejā tur ir, lejtecē ir
ap 5,5–6 metri dziļums. Un te kaut kā tas pirmais tāds likās, vai tā būs, ka te arī kāda ziva var noķert. Tāpēc uzreiz tas sākotnējais noskaņojums bija tāds diezgan paskatījums. Atbrauc man kolēģi, vēl trietā izstaigājām, izsabrauc Igauņu, pilns stāvlaukums, jā, visi kaut kur iet, kaut ko meklē, bet ko kurš meklē, nevar īsti saprast. Tāda pilnīgi tukšā vietā, kur eholots nerāda zivi, kaut ko savācās bars, pēc tam aiziet tālāk. Tādā veidā kaut kādu pusotru stundu mēs tur nostaigājām, neviena copa, eholotās zivis arī retis kaut kur kaut kas. Nē, man miera nav, es saku, veči, jūs darat kā gribat, es braucu lejā. Es braucu lejā uz pilsētu, protams, kad puikas piekrita, un tā mēs arī pēc, cik tur braucām, 10 minūtes, un pēc 10 minūtēm mēs jau bijām pilsētā. Pilsēta sagaidīja mūs ar ļoti lielu vimbu blīvumu. Visās tajās vietās, kur pirms dažām dienām bija zandarti, bija ļoti lieli bimbu bari, tā ka eholots tur, pāris metrus rāda pilns. Protams, ka viņas itemerējās, sita pa to trīsžuburi. Man kolēģi vairāk makšķerēja ar vibiem, un es savu tradicionālo balansieru. Straumība bija bika lielāka, tāpēc es uzreiz diezgan ātri atradu sev interesantus, kas man likās tā kaut kāda, man likās ļoti interesants balansieris. Lucky John Vikings rakstīts 7, bet viņš 6,5 cm garš un tādas super sudrabotas sānu, un tas tajā dienā arī izrādījās vislabākais māneklis. Un ne tikai tajā dienā, bet tas sākās ar diemžēl ar vimbu aizķeršanu. Pie tām balansieras tādas, knapmēras. Es pamēru interesi pēc 28, 30, 31, bet viņi tāda tieviņa nav tā kā riktīga vimbus, kur gribētu skatīties. Bet skatos, ka tiem spārēm, tur vimba pirmām kārtām to spāre viņai lielajām ir mutē tā spāre, un otrām kārtām tiešām liels skaistas vimbas, tad 35, 38 cm, tāds riktīgs. Mums tikai dažs tāds pēdējā trāpījums. Un tikko uzliku to savu balansieru, šīs dienas favorītu viennozīmīgu, ielika visiem vibiem, visam. Un tā arī sākās reāli normāli plēsēja tādas celpes. Asarīši bija pat diezgan daudz. Balansierīts ļoti smuks. Viņš tāds, nezinu, vai viņš ar salaku atgādina vai ko. Te ir salīdzinoši ar citiem balansieriem. Vikinga forma ir plakana. Viņš tāds starp vibu un balansieru pa vidu. Varbūt tāpēc arī šajā dienā viņi tā ēd, jo pa vibu bija tukšie sitieni. Vibus puikiem zandartiņi neēda. Šito ēda ļoti labprāt. Labi, jā, atkal tur zemē ir ļoti daudz, bet šito ēda ļoti labprāt. Savos meklējumos aizklīd arī iekšā zem tilta pēdējā jau ostā, kur vēl var makšķerēt, tur viss brīvi. Šitas ir no 7,5 metriem. Nekas pilns ar vimbu un pa starpot šitādi te prusaciņi. It kā ir lielais arī, bet viņi lielais neēd. Jo tu redzi eholotā, ka ir lielais un kaut kur kāds spārists, kas tur tajā dienā vimbas cēla, tad ļoti, ļoti daudz. Tie ir labas lielas vimbas, tiem ar pa kādam mēram trāpījās, bet es tur barā nelīdu. Bet katrā gadījumā tu redz, ka viņš tur ir. Izskatās varbūt diezgan skumji un bīstami, bet nav nekāda problēma. Tur ir pusmetrs, vismaz pusmetrs ledus. Un vienkārši viņš tā no rudens, kas tur tika sala kopā, varbūt kaut kad pašā sākumā kāds salauz, bet kuģīši iesaluši. Tur visur var oficiāli makšķerēt, Igauņi tad diezgan stingri tam visam seko līdzi, tāpēc nekāda problēma nav. Bet tāds skats varbūt liekas tā diezgan dīvaini.
Un tur ir kaut kāda 7,5–8 metru dziļums. Tur stājās pirms iešanas tālāk Vimbu bari, arī Zanderta bari. Tur reizēm tur var izšaut ļoti labi, bet tā nebija tā reize. Tur, kur Zandertiņš bija apakšā, viņš bija baros. Tur, kur viņš bija apakšā, pirmais pieteicās, 3., 5. rāviens maksimums, viņš jau uzsit un paņēma. Man ir rekords tajā dienā bija 4 Zandertiņi, Vimba mēra un asars tāds pār pa 200 grami no viena āliņa, un tas viss kaut kādās tur 10 minūtēs. Tā kā vienkārši bija jāuzkāp uz galvas, tai straume liela nebija, straumīti bija, bet 20 gramus nevilka, 10 gramus vilka. Diezgan stipri vilka, bet tad varēja vienkārši staigāt, meklēt tur tos kaut kādas tur vimbas, asarīšus pa starpu. Tas katrā gadījumā copas ziņā interesanti. Tuvāk pēcpusdienā tie puikas palika biki rupjāki, tādi zemēri tik un tā visi, bet tādi 35–40 centimetri. Dusmīgi. Var redzēt, ka viņš to trīžuburi, visi uz vienu šitā balansieru, jo man kolēģi ķēra ar vībiem, ar citiem balansieriem. Nebija tā copa, bija daudz mazāk, tā par blakus staigāja. Tā forma ir interesanti, plakana un tas tāds, labs rezultāts. Es sāku, kad šitie sāku ķerties, nesu viņus nelaižos tajā pašā āliņģi atpakaļ, jo tajā pašā āliņģi tur apakšā teklotā redz, ka ir vēl zīves. Un tāpēc, teiksim, panes viņu blakus, un tad varēja no tā viena āliņa notiek kaut 2–3 Zandertiņi. Standarti varēja beigās jau tuvāk vakaram, viņi aktivizējās, uznāca augšā šitie visi pēdējie noķerti tādos zem 5 metru dziļuma, kaut kur ap 4,5–4,8 metru dziļumā, un viņi bija dusmīgi, viņiem bija tāds apetīti, atkal mirklis, ka tu katrā āliņģī ej, lai iekšā vismaz sitienu tu dabūsi katrā āliņģī. Tādēļ, copēji interesanti, teikšu, kā ir. Es neesmu tik izlepis uz Zandertiņiem, tāpēc man, teiksim, copēt viņas interesanti. Jā, palaid vaļā, laiks augsts, nekas viņam nenotiks, dziļums nav liels, viņam visi viņi būs kārtībā. Bet, arī vimbinieki baigi aktivizējās uz vakara pusi. Tad vienā brīdī piebrauc tur igauns pazīstams ar somu ragavām. Šitādam ledum izcili pārvietošanās veids. Tas arī pastāstīja, ka Zanderta lielie nav, bet mazos ķer, Vimba, tā bija Vimbu diena. Tur plāpājot ar Igauni dabūja arī vēl kadrā copi, kur tas praktiski, es skatījos, tur vairāk stāstīja kamerā par to, kādas tas somu ragavs, tikai jūt, ka dingš par rokā iedod un atkal viens pruseks kārtējas galā. Bet vienalga forši. Jā, nepieminēju, ka Igaunijā Zandertam ir 46 cm izmērs. Un Vimbām no šī gada ir, vēl jāpastās, kurš saka 15, kurš saka 20, bet katrā gadījumā viņiem bija kādreiz Vimbām nebija ierobežojumi vispār skaita, tikai no izmērs no 30 cm. Tagad no šī gada ir ierobežojums arī skaitā. Jā, un nepavēlti tomēr Zanderts saka, ka Zanderts jāķer tumsā. Nāk krēsla, jau vakar, nemaz tik par vakars ap 4. Pus 4 bija, kad man kolēģi jau bija aizbraukuši lietas līst, tāds apmācies viss vienā āliņģī, man tiek blakus āliņģī šitam, tāds, nezinu, varbūt 2 nebija, bet stabilais pus 2 kilogramu paņēma, uzstiep augšā ar vaļā muti nāca un balansēri mācis iedūrās ledu un kik un nost, un tāda škrobina, pat visu dienu pirmais mērs normāls un tas aiziet. Aiz bēdām iegāja blakus āliņģī 3 reizes uzrauga. Blirkšs tāds, 47-nieks, vismaz tāds knapmērs, bet vismaz mierinājums. Mierinājums ir, prieks ir, smaids ir, un vairāk neko nevajag. Un viņš tepat laikā jau izspļāva vimbiņu, tādu vimbiņu, te redz arī, ar ko viņš barojās. Tas vimbiņas, viņi pēduši, viņi tur apakšā ir daudz, ēst viņiem ir ļoti daudz ko. Blīvums jau Zandertiņiem liels, bet Kopumā teikšu tā, man tajā dienā man bija 21 Zandertiņš, diemžēl tikai viens mēra atbrauc mājās, pāris mēra vimbas, kad 40, kad 20 asarīši. Kopumā ļoti apmierināts ar copi, ļoti apmierināts ar copi. Jūs viņu redzējāt? Viņš ir, es viņu satiku. Kas tas tāds ir?
Tas ir lielais aplausiens copē! Ūdens augšā, ūdens duļķens, traume milzīga. Un lielais aplausiens copē atnāca. Es ar šo arī beidzu ziemas sezonu. Tāpēc arī atskaitu tagad par vairākām reizēm iedot. Viss, laika gaida vimbas, gaida brekši, gaida raudas, pietiek ziema, pietiek.